Labvakar, jūs skatāties LRT+, un mēs esam ētrā ar Top Latgale. Mani sauc Daniela Dzelba, un šodien, kā vienmēr, runājam par aktuālāko. Un šodien pie mums studijā viesojas 4-kārtējā Eiropas čempione, pasaules čempionāta bronzas medaļniece, kā arī 3 olimpisko spēļu dalībniece un arī Daugavpils augsto sasniegumu sporta attīstības vadītāja Anastasija Grigorjeva. Labvakar! Labvakar! Bet kā vienmēr, mēs sāksim ar ziņām. Iestājoties siltiem laikapstākļiem, Daugavpilī sākās jauna ceļu sezona. Būvdarbi jau atsākās vienā no Jelgavas un Nometņu ielas posmiem, un jau šonedēļ Daugavpils būvniecības uzņēmums LBM sāka vēl viena ceļa projekta Smilgas ielas rekonstrukcija realizāciju, kas atrodas aiz Gūbiša ezera no 18. novembra ielas līdz Gājēju tiltam, kas savieno šo apkaimi ar Ķīmiķu rajonu. Sakarā ar šiem būvdarbiem automašīnu kustība šajā ielas posmā līdz darba beigām būs aizliegta. Projekta kopējās izmaksas ir mazliet vairāk nekā 317 000 eiro, kas ir piešķirti no pašvaldības budžeta. Projekts paredz ielu apgaismojuma sistēmas izbūvi, grunceļa seguma asfaltēšanu un šīs ielas pieguļošās teritorijas labiekārtošanas darbus, kas skar Gājēju tiltu, kas savieno Ķīmiķu apkaimē ar 18. novembra ielu. Tad jau pavasara sākumā tur tika organizēti labiekārtošanas darbi, bet kā izrādījās, tie nav ilgtspējīgi. Uz tilta atkal tika fiksēti bojājumi, kuri nav radušies komunālās saimniecības darbības dēļ. Daugavpilī atkal norisināsies akcija Novads pilsētā, kuru jau 3. reizi organizē Augšdaugavas novada doma. Pasākums turpina stiprināt saikni starp novadu un pilsētu, parādot iedzīvotājiem un viesiem vietējo tradīciju, amatniecības un gastronomijas bagātību. Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar vietējo saimniecību produkciju, kā arī iegādāties rokdarbus, sākot no tekstilu izstrādājumiem, beidzot ar keramiku. Šogad tas būs no 24. aprīļa līdz 26. aprīlim. Un es gribētu aicināt Daugavpils valsts pilsētas iedzīvotājus apmeklēt šo pasākumu, skatīties, kā izstādi, nodegustēt, iegādāties kuponus, iegādāties garšīgas un noderīgas lietas. Tā kā pavasaris tur būs arī stādi un citas vajadzīgas mantas. Tā kā pirmie 2 pasākumi, manuprāt, bija ļoti apmeklēti un ļoti labi. Tā kā aicinu Daugavpils valsts pilsētas iedzīvotājus doties uz to pašu vietu 18. novembra ielā un apmeklēt šo pasākumu. Izstāde notiks no 24. līdz 26. aprīlim. Darba laiks piekdien un sestdien no 10:00 no rīta līdz 6:00 vakarā, svētdien no 10:00 līdz 14:00. Vienas ieejas biļetes maksa ir 5 eiro. Apmaiņā viesiem ir iespēja ne tikai iepazīties ar piedāvātās produkcijas klāstu, bet arī aiznest mājās kādu pirkumu un labu noskaņojumu. Pēc ilgstoša pārtraukuma Daugavpilī atgriezās skaistuma konkurss. Grandios fināls Miss un Missis Daugavpils Elite 2026 notiks jau 23. un 25. aprīlī Daugavpils kultūras pilī. Taču pagaidām te notiek mēģinājumi un pēdējā gatavošanās neticamam šovam. Starptautiskā platforma Elite Beauty Queen pirmo reizi rīko šādu pasākumu Daugavpilī, akcentējot nestandarta skaistuma kanonus, individualitāti, stilu un dalībnieču talantu. Noslēdzošais konkursa fināls norisināsies 25. aprīlī, un, lai kļūtu par šī pasākuma viesi, ir nepieciešams ielūgums, kuru var dabūt zvanot pa telefona numuru 2062 75 37. Tieši šajā vakarā žūrijā noteiks Miss un Missis Daugavpils Elite 2026 uzvarētāju. 19. aprīlī Lokomotīvas stadionā notika pirmā šajā sezonā mājas sacīkste. Daugavpils kluba Lokomotīva braucēju savā trekā uzņēma viesus no Gdaņskas. Neviena no komandām nebija gatava piekāpties. Visa sacīkste notika punkts punktā. Maksimālā punktu starpība bija 6 punkti Lokomotīvas labā, kas tika fiksēts tikai vienā braucienā. Pēc kā sekoja neveiksmīgs brauciens. Rezultātā 10. braucienā pretiniekam izdevās atspēlēt 4 punktus, un 11. braucienā rezultāts bija neizšķirts. Lokomotīva
Sastāvie par izšķirošu kļuva 14. brauciens. Oļegam Mihailovam bija līdera pozīcija. Vēl viena nozīmīga punktu komandas labā guva Kostigovs. Pateicoties tam, skaits atkal bija neizšķirts. Pēdējā braucienā uzvaru atkal bija guvuši daugavpilieši. Rezultātā neizšķirts 45-45. Un nākošo sacīksti daugavpilieši jau aizvadīs Opolē. Taču mājas sacīkste gan norisināsies tikai 3. maijā, kur Daugavpils sagaidīs komandu no Krakovas. Atgriežamies studijā. Atgādinu, ka šodien pie mums viesojas Anastasija Grigorjeva. Jūs pagājušajā gadā pasludinājāt par to, ka iet prom no lielā sporta. Nav vispār noslēpums, ka aiziet no lielā sporta ir grūti. Tas ceļš nav viegls, sākot laikam no tā, ka tomēr ir jāatvadās no sporta. Un arī mentālā ziņā ir grūti. Kāds bija jūsu ceļš? Kā es jau teicu, kad es nekvalificējos tam Parīzes olimpiskajām spēlēm, tas sanāk 24. gads, maijs. Tā bija tā pirmā reize, kad es padomāju, ka droši vien visu un uz Losandželesu es vairs nemēģināšu kvalificēties. Bet tomēr es devu sev šo laiku, lai saprastu, vai šis lēmums tomēr ir apzināts vai nav apzināts, vai es tomēr vēl gribu un varu. Un tad, kad es jau 25. gada janvārī sapratu, ka es vairs nevaru atgriezties sportā veselības dēļ, emocionāla stāvokļa dēļ, un tad man vēl tas prasīja pusgadu, lai pasludinātu to oficiāli, jo es zināju, ka kad es to pasludināšu, tad jau viss, tad it kā atpakaļ ceļa jau nebūs. Un tas pusgads līdz tam brīdim, kad es pasludināju, viņš bija diezgan izaicinošs. Sākot ar to neziņu, ko darīt tālāk, un beidzot ar to, vai ir tomēr dzīve pēc sporta. Un kā es jau minēju, ka tas pārdomās, ko vispār cilvēki dara, kuri nesporto profesionāli, vai viņiem ir kaut kādas reālas dzīves izaicinājumi, dzīves mērķi, sapņi, ko viņi grib sasniegt. Un tajā brīdī bija diezgan grūti atrast to, ar ko es gribu tālāk nodarboties, un par ko es esmu ļoti pateicīga mūsu Daugavpils pilsētai, Vladimiram Šteinbergam, Andrejam Elksniņam, Andrejam Marozovam, kur es tagad Daugavpils Olimpiskajā centrā strādāju, par to iespēju, ka es varu Daugavpilī palikt, Daugavpilī strādāt un savu to pieredzi tagad dot mūsu sportistiem, lai redzētu un sekmētu jau viņus sasniegumus. Bet tomēr vispār ieiet tajā dzīves ritmā pēc sporta ir grūts izaicinājums sportistam, jo ir jāpierod pilnīgi pie jauna dzīves ritmā, pie jauniem izaicinājumiem. Un šobrīd no novembra jūs jau jaunā amatā, un kā izskatās šobrīd jūsu dzīves rutīna? Īstenībā es kaut kur smējos, es atceros, es līku kādreiz storiju Instagramā, ka pienāks diena, kad es neiešu uz Olimpisko centru 10 no rīta. Un tagad es esmu vēl daudz agrāk no rīta katru dienu Olimpiskajā centrā. Tā kā ikdienā ar 2 maziem bērniem izskatās droši vien kā jau lielākai daļai, kad tu celies 6, taisi brokastīs, saka ar to sevi, taisies uz darbu, tad aizved vienu bērnu uz skolu, otru bērnu uz dārziņu. Nostrādā, ir tas pusdienu pārtraukums, kurā es mēģinu aiziet pastaigāt vai patrenēties, tad ir otrā darba dienas daļa, un pēc tam arī skrien vienu bērnu izņemt no skolas, otru bērnu no dārziņa, aizvest uz vienu pulciņu, uz otru, izpildīt mājas darbus, pagatavot paēst, un pēc tam mēs atkal ejam gulēt. Un tā katru dienu. Bet, īstenībā ir arī tāds... Ir arī sava bauda, tā ikdiena, kur ir piepildīta ar bērnu treniņiem, ar savu darbu. It īpaši, ja ir tas darbs, kurš tev patīk, ka tu vari kaut ko labu darīt priekš sportistiem, ka tu vari viņiem palīdzēt. It īpaši darba sākumā man ļoti patika, ka bija kaut kādi darba uzdevumi, kurus man sportisti uzdeva. Un es varu to atrisināt, un es pēc tam atrisināju, un man ir tāda grāmatiņa, kur es nolēmu pierakstīt visu labu, ko es izdarīju priekš sportistiem, tā teikt, lai man pašai priekš sevis būtu tas gandarījums, ka es tiešām esmu te vajadzīga un es tiešām viņiem palīdzu. Bet 10 no rīta jūs, protams, vairāk neparādāties olimpiskajā, jūs esat daudz agrāk, bet brīvās cīņas zālē nav sāpīgi iet iekšā? Es 2 gadus tur nebiju, un tikai šogad, kad man
Mani uzaicināja Liepājā novadīt to meistarklasi. Es par šiem 2 gadiem, te bija pirmā reize, kad es iegāju treniņu zāli, lai sagatavotos savai meistarklasei. Bet tā pirms tam es nevarēju vienkārši tur ieiet, jo tiešām tas visas atmiņas un kaut kā. Nevaru teikt, ka es esmu apbiežota uz cīņas sportu kā tādu, bet man palika droši vien iekšā vēl joprojām tas rūgtums par to, ka tomēr man nav tas medaļas un ilgu laiku es domāju, ka es neesmu laba līmeņa sportists tikai tāpēc, ka man nav tas olimpiskas medaļas. Bet, protams, es strādāju pie savām domām un mēģinu pavērst savu fokusu uz to, ka neskatoties uz to, ka man šis medaļas nav, man ir daudzas citas lietas, ko man šis sports iedeva un mēģinu strādāt ar sevi, lai fokusēties uz to pozitīvu, ko šis sports ir man devis. Un tāpēc domāju, ka tuvākajā laikā es vēl ar vienu vairāk sākšu parādīties brīvestīņas zālē un varbūt nākotnē arī būšu viena no tām, kurā vadīs un dos pieredzi bērniem arī caur savu personīgu piemēru trenera loma. Kā ir ar kolēģiem, kuri palika sportā? Skatāties sacensības viņa? Neskatījos 2 gadus, arī pat vienkārši pasekoju līdzi mūsu sportistiem, kuri piedalījās sacensības, bet arī neskatījos video, skatījos tikai rezultātus, pat mūsu sportistus neskatījos. Es jau minēju, ka droši vien tik sāpīgi man tas bija, un cik es prasu tiem sportistiem, kuri varbūt nesasniedza visus savus mērķus sporta, viņiem ir diezgan līdzīgi, ka viņi arī nevar atrast sevi tos spēkus, lai tur paspēlēt futbolu, ar kuru viņi nodarbojas ilgus gadus, vai aiziet uz brīvestīņas treniņu. Tā kā, jā. Bet šobrīd jūsu darbs ir saistīts ar augstu sasniegumu sportistiem Daugavpilī, un kā vispār izskatās jūsu darba ikdiena? Darba ikdiena sākas ar to, ka kā es jau minēju, es taisu komandējumus priekš mūsu sportistiem, kur viņi iekļauj, tur viesnīcu, treniņu zāles īri un visu to sakārtojam, lai būtu un smuki izskatītos tas komandējuma pieprasījumi, taisu rīkojumus, lai viņus varētu aizsūtīt uz sacensībām, uz treniņu nometnēm. Tā kā apskatāmies, cik daudz ir to pieteikumu, visu pareizi sakārtojam, sūtam grāmatvedībai, saskaņojumam, pieņemam tas atskaites, tas pavadošas dokumentus, tā kā principā tas ir lielākoties tāds papirdarbs, bet ir arī vairākas lietas, kuras varam darīt ne tikai saistītos ar komandiem, bet, piemēram, prasu mūsu sportistiem un treneriem, kas viņiem vajadzīgs, lai viņi varētu uzrādīt labākus rezultātus, kā mēs varbūt varam viņiem palīdzēt. Protams, mēs nevaram teikt, ka mēs tūlīt jums, tur iedosim miljonu sagatavošanas procesam, bet varbūt ir kaut kādas lietas, kuras sadarbojoties ar sporta skolu. Jā, gribētu pateikties arī Ērikam Ševčenko, ka viņš ļoti daudz mana ikdienas darba palīdz man sadarbojoties ar sportistiem. Un tā kopīgi iedarbojoties, mēs darām tā, lai mūsu sportistiem būtu maksimāli labākie apstākļi treniņu procesam pie mums pilsētā. Kārtojam dažādas lietas, tur mēģinam piesaistīt sponsorus, lai dabūtu lielāku finansējumu, kaut kādus atbalstītājus. Būs mums arī jūlijā izveidota tā, kā to latviski pateikt, workshop, meistarklase, kur sadarbībā ar Startautisko olimpisko komiteju mēs novadīsim tādu 2 dienu pasākumu, kur mūsu sportistiem būs iespēja izzināt, izpētīt sevi, savas stipras puses, kuras viņi varētu pēc tam integrēt arī dzīve pēc sporta, un lai jau tagad aktīvas karjeras laika viņi varētu varbūt mēģināt atrast sev to virzienu, kur viņi gribētu pēc tam novirzīties pēc karjeras. Un mēs turpināsim sarunu pēc pāris sekundēm. Turpinam runāt, un vispār augstu sasniegumu sports, tas ir grūti. Sākot no treniņa procesa, beidzot ar atpūtu un atgūšanos. Un vispār, ko jūs ieteiktu jauniem sportistiem? Ko es ieteiktu jauniem sportistiem? Noteikti tas ir tās lietas, par kurām aktīvas karjeras laika mēs bieži vien
aizdomājamies, bet varbūt nedaram visu, lai to realizētu. Un droši vien tas viens, par ko es runāju, tas noteikti ir dzīve pēc sporta, jo mēs visi zinām, ka šī diena pienāks, bet tomēr ne līdz galam daram visu, lai tai sagatavotos. Un to es jau minēju sakarā ar to, ka mūsu sporta organizācijas varētu vairāk piesaistīt aktīvus sportistus, lai dotu viņiem iespēju smelties pieredzi jau aktīvas karjeras laika. Nezinu, katrs sportists atrodoties mājās var atrast stundu divas, lai atnāktu un smelties pieredzi tieši darbojoties, jo visi mūsu sportisti zina, ka ir jāmācās, bet tieši trūkst pēc karjeras, viņiem trūkst tas pieredzes. Un tā būtu kā viena no opcijām, ka mūsu sporta organizācijas piesaistītu sportistus un jau aktīvas karjeras laika mēģinātu viņiem parādīt, kā darbojas sporta organizācija, kādas ir iespējas strādāt pēc karjeras tur. Tā varētu būt viena opcija. Otra, protams, tā ir saistīta ar veselību, kā profesionālais sports viņš nav par veselību un noteikti savas aktīvas karjeras laika ir jāiet cauri visam pārbaudēm, kuras mums, kā sportistiem, nevienmēr patīk un liekas, ka tā ir lieka laika patērēšana, tā kā noteikti ir jāpievērš uzmanība savai veselībai. Treša, ko aizmirsu pieminēt, tā ir kontaktu veidošana, jo vismaz man aktīvas karjeras laika bija tāda sajūta, ka ar pretiniekiem nevajag daudz runāt, nevajag kontaktēt, bet gribu teikt mūsu sportistiem, ka tiešām tā iespēja, kura ir starptautiskajā telpā, jums radīt kontaktus, jaunus sakarus, draudzēties, viņa ļoti noderēs jums pēc tam, kā tāds soft skill, kāda prasme, kuru jūs varat arī dzīve pēc tam izmantot, un viņa tiešām ļoti noder, jo jā. Kā ir ar mācībām? Jo daudzi sportisti mācās, daži saka, nē, es paralēli nemācīšos, es fokusēšos uz citu. Un tas ir arī sākot no jaunāka vecuma, jo ir arī sporta klases. Jā, principā es neredzu nekādas problēmas sportistiem apvienot mācības ar profesionālo sportu. Protams, varbūt mūsdienas tas ir mazliet izaicinošāk, bet es uzskatu, ka katrs sportists var atrast kopīgu valodu ar skolotājiem un sarunāt kaut kādu individuālu grafiku, lai viņš varētu apvienot savu treniņu procesu kopā ar mācībām. Vienkārši manā uztvērē, kad tu mācies, tad nevar būt tā, ka profesionālais sports ir te, mācības ir kaut kur te. Tomēr gan mācīties, gan sportot, tas ir vienlīdzīgi nozīmīgi. Vienlīdzvērtīgi, jā. Un neredzu nekādu šķēršļu, lai mūsu sportisti izmantotu abas iespējas, jo pēc manas pieredzes tie sportisti, kuri labi mācās, viņiem arī ir tie augstie rezultāti. Un dažreiz sportistiem liekas, ka pēc karjeras es paspēšu izmācīties, aiziet augstskolā, bet tu nekad nezini, cik ilga būs tava profesionāla karjera. Un ja tu, piemēram, tur sportosi līdz 30 gadiem, būs diezgan izaicinoši mācīties tajā laikā, kad tev jau būs bērni, ģimene. Un mums vienmēr liekas, ka ir grūti atrast laiku, bet mācības te ir tā lieta, kam noteikti ir jāatrod laiks. Un arī pašlaik Latvijā ir fantastiskas iespējas mūsu sportistiem sakarā ar duālo karjeru, ka lielākā daļa universitāšu viņi piedāvā stipendijas, viņi piedāvā iespējas mācīties un apvienot to ar profesionālu sportu. Tā kā noteikti esmu par mācībām un jā. Bet ir tāda lieta, ka sportisti, tīpaši profesionāli, ir tie cilvēki, kuriem dodas kaut kāds norādīts uzdevums no trenera, un viņi saka, jā, es izpildīšu, es visu izdarīšu, un tad beigās sanāk, ka viņi ne visu laiku saprot varbūt savas vēlmes ārpus sporta dzīves, un ko darīt šādā gadījumā? Jā, tā ir arī tā lieta, uz kuru es ieteiktu sportistiem arī orientēties, nepārstāt sev prasīt, ko es vēlos, kas man patīk. Ja sportisti saka, piemēram, es nezinu, ko es vēlos, tad vienīgā izēja ir turpināt meklēt līdz tam brīdim, kamēr atradīsi.
jo dzīvē droši vien diezgan reti ir tā, ka no pirmā trapienā tu atrodi to, kas tiešām tev ir pie sirds un kas tevi aizrauj un ko tu gribi darīt. Nezinu, lielākajai daļai sportistiem nebija tā, ka tu atnāci tur uz basketbolu un visu un saprati, tas ir mans. Cik daudz es paprasu, lielākā daļa tur izmēģināja 1, 2, 3, 4 sporta veidu un pēc tam atrada to, ko viņi grib darīt un ar ko viņi grib nodarboties. Un atrast to nodarbošanos ārpus sporta, kas viņiem patiktu un aizrautu, tas arī prasa laiku. Un otrais droši vien šai jautājumai ir tas, ka mūsdienas nav tā, ka mums ir jāizvēlas viena karjera vai viens virziens uz visu dzīvi. Agrāk mūsu vecāki dzīvoja, ja viņi iemācījās uz vienu profesiju, tad viņi arī visu mūžu nostrādā. Tagad mēs esam adaptīvi priekš pārmaiņām un, tagad tev patīk, tur fotografēt, nodarbojas ar šo, tur paies 5 gadi, tev būs iespēja iemācīties kaut ko jaunu, bet turpināt meklēt un atrast to, kas tiešām aizrauj. Un tad tiešām, kad tu atrodi to, kas tev patīk, tad tu tiešām izbaudi to katru dienu darbojoties, neskatoties uz to, cik grūti un izaicinoši tas varētu būt. Un mēs turpināsim sarunu pēc pāris sekundēm. Turpinam mūsu sarunu un vispār, lai izaudzinātu sportistu, ir jebkurā gadījumā nepieciešami līdzekļi, bet lielākoties ir tāds uzskats, ka, lai dabūtu finansējumu, ir jāparāda rezultāts. Bet bieži vien gadās arī tā, ka, lai parādītu rezultātu, ir nepieciešams kaut kāds finansējums, un tas ir tā kā par īņķi lūpā iet. Un ko jūs domājat par šo sistēmu? Mēs tikko 2 dienas atpakaļ to izrunājām no vienas puses, kā bija manos laikus un kā arī ir šis uzstādījums pašlaik. Sportists parādā rezultātu, un tad viņam jau finansējums seko rezultātam. Sanāk, viņš parādīja rezultātu, un tad viņam jau tiek piešķirts finansējums, ar kuru viņš varētu progresēt tālāk. No vienas puses, kā mēs varam sagatavoties augstam rezultātam, ja mums nav finansējums. No otras puses, kā jums dot finansējumu, ja jums nav rezultāta. Tā kā te droši vien mans redzējums būtu, tomēr mums visos sporta veidos ir tā, ka minimālais finansējuma apjoms, viņš ir pieejams, bet, protams, mēs nevaram paņemt katru bērnu, katru sportistu un gatavot viņu tā, ka viņš ir nākamais olimpiskais čempions. Un tāpēc arī ir tas bāzes finansējums, kurš nāk no sporta skolām, kuru nodrošina priekš mūsu sportistiem, lai viņi varētu aizbraukt uz Latvijas čempionātu, uz Baltijas valstu sacensībām. Uz tuvākajiem. Jā, ja viņš tur parāda rezultātu un treneris redz, ka viņš ir perspektīvs, tad viņam arī ir iespēja pēc tam braukt par to jaunu un perspektīvo sportistu finansējumu un parādīt rezultātu, un tad jau tas ir kā katrs pakāpiens mazliet augstāk. Un ja ir tas rezultāts arī turpmāk, un treneri redz, ka šis sportists ir perspektīvs, tad viņai arī ieguldā to pieejamu finansējumu tajā sportista. Un droši vien, manuprāt, šis modelis ir pareizs un sportistam, kurš tiešām var kaut ko sasniegt, nezinu tādus gadījumus, kad varētu pietrūkt finansējuma. Ka tomēr tiem sportistiem viņiem atrod to finansējumu gan Daugavpils pašvaldībā, gan piesaistā atbalstītājus. Bet ir sporta veidi, kurus iesākt ir pietiekami lēti, un pilsētas finansējumi ir pietiekoši. Bet ir tādi sporta veidi, pieņemsim, kā daiļslidošana un hokejs, man liekas, arī vingrošana varētu būt. Tie ir pietiekami dārgi sporta veidi, un finansējums ir vajadzīgs liels un jau no paša sākuma. Un bieži vien finansējuma arī nepietiek. Tad droši vien ir tas izaicinājums, kurš ir it visur, ka naudas ir tik, cik ir, un mūsu pilsēta savu iespēju robežas, viņa, cik es redzu, viņa nodrošina to, ko viņa var nodrošināt. Protams, ka mēs arī runājam pirms tam, ka ir noteiktas valsts funkcijas, kurā valsts arī nevar pildīt pilnā apjoma, un tāpēc
dažas funkcijas viņas gulstas uz pašvaldību pleciem. Un tāpēc pašvaldība savu budžeta iespējus ietvaros viņa, cik var, tik viņa iegulda tajos sporta veidos. Bet, protams, mēs nevaram, kā es jau minēju, ka mēs nevaram ieguldīt katrā bērnā tik daudz finansējumu, ka viņš būtu nākamais olimpiskais čempions. Tiesiet man, ja mūsu pilsētē būtu tā nauda, viņa tiktu ieguldīta mūsu bērnus, bet diemžēl ir tie sporta veidi, kuri tiešām prasa lielu finansējumu, un no manā redzes loka varbūt mēs varētu darīt kaut ko, man vienkārši nezinu, cik tas ir aktuāls. Varbūt varam meklēt kaut kādus piesaistīt finansējumus no Eiropas fondiem, no Erasmus Plus programmām, mēģināt kaut kādā veidā attīstīt un ieguldīt naudu caur citiem projektiem, jo naudas finansējumā pašvaldībai ir tik, cik vien ir, un teikt, ka viens sporta veids ir vairāk vērtīgs priekš mums nekā cits, to diezgan arī ir grūti nošķirt, kurš sporta veids tiek, vajadzētu viņu finansēt vairāk un kuru ne. Tas arī ir tāds izaicinošs jautājums īstenībā. Bet jautājums jums kā cilvēkam, kurš atbild par augstiem sasniegumiem sportā, uz šo brīdi ir Olimpiskajās spēlēs prezentēti sporta veidi gan komandas, gan individuāli. Un ja mēs runājam par finansējumu vai par sagatavošanās procesu vai par iespēju tikt augstākā līmenī, kurā varbūt no sporta veidiem, komandas vai individuālo, tas būtu varbūt vieglāk izdarāms šobrīd? Man droši vien arī ir grūti tā vērtēt, tā kā esmu pati sportisti un darbojos tagad ar sportistiem, es nevarētu nošķirt un teikt, jā, te ir vieglāk, te ir vairāk izaicinošāk, bet, protams, ja mums ir tādi sporta veidi, ka mēs jau minējam, piemēram, vingrošana, kur tava konkurence dotajā brīdī, piemēram, mūsu sportisti ir 200 cilvēki pasaules čempionāta. Un ir sporta veidi, kur pasaules čempionāta viena svara kategorija ir 20 cilvēki. Un kā mēs varam salīdzināt tos rezultātus, kur, vingrošana viņi ir 40 no 200 sportistiem, vai ir tur, 10. vieta, bet no 20. Tā kā, jā, tie jautājumi vienmēr ir tādiem apstrīdāmie savā starpā, un es varu saprast gan vienu sporta veidu, gan otru sporta veidu un viņu motivāciju. Un mums Latvijas Olimpiskajai vienībai ir tie kritēriji, kuri varbūt ne visiem sporta veidiem liekas tādi taisnīgi, bet lielākoties augstu sasniegumu sports tiek vadīts pēc viņiem, ka tas ir 1.–8. vieta Olimpiskajās spēlēs, pirmais piecinieks pasaules Eiropas čempionāts, tas ir B sastāvs un C sastāvā, tur jau ir jaunie un perspektīvie sportisti. Tā kā lielākoties to augstu sasniegumu sporta sistēma, viņa vadas pēc Latvijas olimpiskajiem kritērijiem, un vismaz tie ir caurskatāmi, caurspīdīgi, un katrs sportists var jau redzēt pēc savām sacensībām, pēc kura finansējuma viņš var vadīties nākamajā gadā. Bet pašas Olimpiskās spēles vispār ir tāds gadiem attīstīts vispār process, kas notiek, un ir sporta veidi, kuri pievienojas, ir sporta veidi, kuri aiziet, ir varbūt arī jauni perspektīvi sporta veidi, un kā liekas, kas varētu tuvākajos gados mainīties tieši Olimpiskajās spēlēs? Mēs redzam, ka olimpiskā kustība viņa arī seko līdzi progresam, viņa mēģina pēc iespējas vairāk piesaistīt skatītājus, un nevelti tiek ieguldīti lielie līdzekļi gan sociālo mediju kampaņās, gan digitalizācijas procesos. Un to, ko es redzu pēdējā laikā, cik ļoti strauji attīstās, tas noteikti ir tas padels, kurš pašlaik ir tiešām uz tādas popularitātes viļņa. Un otrs man arī tagad iešavas prātā tas UFC, MMA, varbūt arī tas viens no tiem sporta veidiem, kurš diezgan ir populārs pēdējā 10 gade un kļūs arī turpmāk arvien populārs. Varbūt droši vien tie ir tie 2 sporta veidi, vasaras sporta veidus, kuri varētu būt kādreiz iekļauti sporta programmā. Bet kā vispār mainās brīvā cīņa laika gaitā? Varbūt svara kategorijas, jo, cik es zinu, pieņemsim, svarcelšanā šobrīd ir tā, ka viņiem ik pa laiku mainās svara kategorijas, un paši sportisti saka, ka tas nevienmēr ir varbūt veselīgi arī organismam, jo visu laiku ir jāmaina svara kategorijas. Un kā ir brīvajā cīņā?
Jā, noteikti mums droši vien ir līdzīgi kā svarcelājiem, ka tas svara kategorijas viņas ik pa laikam mainās, bet pēdējais, nezinu, tur 4 gadus noteikti viņi nemainījies, un domāju, ka līdz nākamajam olimpiskajam ciklam arī nemainīsies. Un mana redzējuma būtu labi priekš sportistiem un sportam kā tādam, kā viena olimpiska cikla beigas, tad jūs paziņojat konkrētos noteikumus, kuri līdz nākamajam olimpiskā cikla beigām ir spēkā esošas, lai sportisti neliekātu turpat pakaļ un lai viņiem būtu tie 4 gadi, lai sekmīgi sagatavotos olimpiskajām spēlēm. Un nobeigumā ir daudz sportistu, kuri skatās gan uz jums, gan uz citiem augsta sporta sasniegējiem. Ko jūs ieteiktu šiem jauniem sportistiem? Es viņam ieteiktu to, ko es jau minēju, par to, ka ir ļoti svarīgi saprast, ko tu pats vēlies, ko tu gribi un kas tev dāvā to baudu no dzīves, jo atrast to ir tiešām svarīgi un noderīgi mums katram. Tā kā noteikti novēlu jums to, kā arī novēlu jums sasniegt visu jūsu potenciālu. Paldies jums, Anastasija, par to, ka jūs bijat šodien studijā. Es ceru, ka šī saruna noderēja daudziem. Paldies arī jums, dārgie skatītāji, ka jūs mūs skatījāties. Un jaukams vakara, visu labu!